Es pirms kādu gadu skatījos video, kur Džeks stāstīja, ka jāizveido šis iertuma kalendārs. Es to biju dzirdējis daudz reizes, bet šajā iertuma kalendārā pirmā lieta bija meditācija. No sākuma es domāju, ka tā ir vienkārši lieta, ko mūki dara, tur sēž, tur lotus pozā un saka, jā. Bet arvien vairāk es skatījos un tā kā vairāk sapratu, ka, tā nav tāda lieta un es izlēmu, ka vajag uzsākt, vajag pamēģināt, kā tas ir, un līdz šim brīdim es joprojām to daru, un esmu darījis katru dienu, un šajā brīdī kaut kāds 20 minūtes dienā es meditēju, un ja man cilvēks prasa, kā es varu mainīt savu dzīvi, pirmā lieta, ko es viņam vienmēr stāstu, ir sāc trenēties, un otrā lieta ir meditēt. Bet ļoti maz cilvēki tiešām arī sāk meditēt, bet jebkurš tiešām uzsāk meditēt un to dara pietiekami ilgi, tāpēc, ka varbūt tu jau esi pamēģinājis un tev nesanāk un tad, šis vispār neko nedod. Ļoti daudziem cilvēkiem tas prasa mēnesis, pat vairāk nekā mēnesis, lai sajustu to, ka, es esmu apzinātāks. Un es tev šodien pastāstīšu, ko vispār meditācija, šī apzinātības prasme, ko gūst no meditācijas dod tev, kā to praktizēt, kā es šo praktizēju, kādi ir šie soļi, kas ir tiešām kā meditēt, ja? Un kā to pievienot tavai dzīvē, kā šo sistēmu izveidot. Es neesmu dzirdējis, ka šo apzinātības meditācijas lietu paskaidros šādi, bet es tev pastāstīšu, kā es to saprotu, un es ceru, ka tas palīdzēs arī tev saprast šo. Tad pirms gada es vēl atceros, es dzīvoju vienu līniju. Tā kā cilvēks saka, ka tu uzlabo šo apzinātības prasmi, tu vairs nedzīvo autopilotā. Un, manuprāt, ļoti labs teiciens, ļoti apgalvojums, ja? Tāpēc tā, principā, tas ir. Tas ir labākais veids, kā to pastāstīt. Bet es, principā, dzīvoju vienu līniju, bet šī apzinātības prasme, ka tu uzlabo viņu, tev parādās vairāk šie punkti, kur tu esi apzināts. Tāpēc, ka pirms tam, man bija punkti, un gan jau, ka tev arī tagad, ja es tev pateiktu, paskaties, tu sēdi, ko tu jūti, kurā vietā tev ķermenis pieskarās, varbūt krēslam, varbūt galdam, kāda ir tavs doma šajā brīdī, un varbūt tev šādi punkti ir, kur tu saproti, un visticamāk, man tajā brīdī arī tāda bija pirms gada, bet šajā brīdī, kad es jau šo apzinātības prasmi jau ilgu laiku uzlabojos, un pat ne ilgu laiku, kaut vai tikai tā mēneša sākumā, tikai tad tā mēneša beigās, tikai tad es nesapratu to īsti, man šie punkti parādījās vairāk. Vairāk šie brīži man bija, kur es sapratu, tagad pagaid. Es tagad esmu šeit, es daru šito un pagaid, wow, tā kā tīri interesanti šī sajūta ir, un šo sajūtu dabūni vairāk, un dēļ tā, ka tu reāli apzinies šo vidi, kur tu atrodies, šo prātu stāvokli, kas tev tagad ir, šīs sajūtas, ko tu jūti, dēļ tā, ka tu vari vairāk atsisties uz šo punktu, tavu dzīvi principā mainās. Pavisam tu vari nogriezt, ja tev bija šī pamatlīnija, kur tu biji, tu vari no šī punkta biežāk ir tev lielāka iespēja, ka tu vari atdalīties un sākt darīt kaut ko citu, kaut ko labāku. Un pamatā mēs skatāmies uz to, ka tu vari darīt kaut ko labāku. Tu tajā brīdī vari izdomāt, vajag kaut ko citu darīt, vajag kaut kur nogriezties. Un tieši tāpatām būtu, ja tev proškratinē un tu negribi aiziet uz treniņu zāli. Tas būtu varbūt vieglākais veids, kā to pastāstīt. Tu negribi iet uz treniņu zāli, bet, kad tev ir šie impulsi vairāk, tev ir daudz lielāka iespēja, ka tu tomēr aizies. Tāpēc, ka tavs prāts tev uzsitīs uz to, ka, vajag iet tomēr. Un, protams, kaut kādā brīdī tu aizies. Tas ir tā kā es to uztveru. Vēl viena daļa no šīs apzinātības prasmes ir tas, ka tu iegūsti šo koncentrēšanos spēju, šo uzmanības prasmi arī augstāku, kad tu vari pievērst uzmanību un tu neaizēji uz visām pusēm un neiedomājies par kaut ko citu. Vieglāk man ir tikt flow state'ā, kur es tiešām runāju un maucu un tieši tāpatiem ar darbu un tu vari neaizdomāties tik ļoti par citām lietām un varbūt vairāk pievērst šos
vairāk tev ir šie punkti, kur tu vari atgriezties atpakaļ uz to, ko tu darīji. Tas nozīmē, ka tu vari ilgāk klausīties bez garlaicības, varbūt tā teikt, podkastos. Tu vari iet kaut vai skolā, tu vari tiešām ilgāk noklausīties, ko viņi stāsta, dabūt labākas atzīmes, progresēt ātrāk savā dzīvē. Tad tev ir vairāk šie punkti, lai kaut ko mainītu, un tev ir lielākas zināšanas, lai mainītu kaut ko, tāpēc, ka tu tiešām esi uztvērs kaut ko, un no tā tev būs vairāk, protams, te nāk vēl žurnālēšana, kur tu vari kaut ko mainīt un tiešām izdomāt kaut ko dziļāk, bet ar šo meditāciju tu vari no šiem punktiem tiešām kaut ko izmainīt, tāpēc, ka tu esi iemācījies kaut ko dēļ tā, ka tu varēji pievērst uzmanību pietiekami ilgi. Bez šīm divām lietām, kur tu esi apzinās par šo brīdi, vairāk tev šie impulsi ir un tas, ka tu vari tiešām uzmanība tev ir lielāka. Vēl viena lieta, ko tu iegūsi no šī, ir tas, ka citi cilvēki grib būt tev tuvumā vairāk, tāpēc, ka tu esi šajā brīdī un tu uztver, tiešām arī klausies un tiešām esi kopā ar viņiem. Un šo sajūtu īpaši es arī, ja man vajadzētu piemēru iedot, tagad es sanikos ar Jāni vai ar citiem džekiem ar šo sevis pilnveidošanas prātu, un viņi arī meditē. Tev ir pavisam cits sajūta. Tev ir tāda sajūta, ka mēs tiešām esam šeit. Tev ir tāds, labi, protams, ir brīži, kad viņš ir kaut kādās darbos vai kaut kādās citās pārdomās, kad viņš nav šajā brīdī, bet kad mēs runājam un tiešām esam tajā brīdī, vienkārši tas tik fantastisks sajūta. Un šī sajūta tiešām pievelk nenormāli cits cilvēks. Un tas ir vēl viena lieta, kā tu uzlabo savu harizmu. Un, ja mēs runājam par sievišķīgākām meitenēm, tad viņas noteikti šo sajūtīs. Šie ir tie pamat lietas, ko tu iegūsi no šīs meditācijas. Turpinam ar to, kā tu vari savā dzīvē šo praktizēt, kā es šo praktizēju. Labākais veids, ko esmu dzirdējis, kā šo paskaidroju, ir tas, ka ir 4 soļi šim visam, un pirmais ir vienkārši uzlikt savu uzmanību uz elpas. Tad tu fokusējies, ja tava uzmanība ir uz šo vienu punktu, kur tu jūti elpu. Savu gaisu iet iekšā, iet ārā. Manā gadījumā to es parasti lieku uz deguna labās nāsas tajā vietā, kuras jūtu visvairāk. Un tur viņi tikai tajā vietā vienkārši pasaka, tas ir tas punkts, viss. Tā ir tā sajūta, kur man jāatgriežas. Tad, kad man ir, es fokusējos, uzmanība man ir tajā. Otrais ir tas, ka tu neapzināti novērsies no šīs pievēršanās, uzmanības pievēršanas, jā. Principā, tad to tu izdari nepilnā pussekundē. Tu novērsies no tā, ka tu pievērsies tam, tie ir sūdīgi vienādi vārdi, bet jā, tu novērsies no tā, ka tu pievērsi uzmanību savai elpai mazākā pussekundē. Varbūt tu vari izvilkt viņu garāk, bet pat labākie mūki tur nevar to izdarīt. Tas ir viss ok. Vienkārši trešais solis, tad mēs saprotam, kad mēs novērsāmies, kas arī var būt pēc 5 minūtēm, bet tagad tu darīsi vairāk un tiešām arī varbūt tev būs vairāk motivācija vai vairāk disciplīnas to darīt, tad tu varēsi atkal un atkal biežāk to izdarīt. Biežāk šo ciklu, ko es tev stāstu, tu varēsi to izdarīt. Dažreiz būs tā, ka tu 5 minūtes nevarēsi saprast tiešām, kad, tu esi novērsies. Ja. Un tad, kad tu saproti, kad tu esi novērsies, 4. solis ir atkal aiziet uz šo uzmanību pievērst atkal šajai elpai, šim vienam punktam, ko tu esi izdomājis. Un šeit ir tas plus reps, ja plus atkārtojums, un šajā brīdī tu dabūni gains, tu dabūni labāk šī uzmanības prasme kāpjās. Katru reizi, kad tu šādi izdari. Ja tev vairāk šie cikli ir, jo labāk. Tas, ka tu noej no elpas, tas ir ļoti labi. Tev nevajag būt dusmīgam par to, tas ir ļoti labi, ka tu vismaz saprati, ka, es novērsies, ejam apakaļ uz elpu. Ļoti labs process, vienkārši saprot, ka meditācija ir šīs tilpas, jo tu vairāk viņas izdari, jo labāk.
Tas ir tas meditācijas prakses, ko es izmantoju. Ir vairākas prakses, ko tu vari darīt un viss kaut kas, bet es tev iesaku sākt vienkārši ar šo, ielādēt Medito un vienkārši sākumā tās 3 minūtes kaut ko tam līdzīgu, kad tev laiks izēja caur šim learn how to sit, ja iemācies kā sēdēt kursam un izveidot kā sistēmu, izveidot šo ieraduma kalendāru, tāpat kā es to izdarīju. Es pievienoju savai dzīvē šādi, un es nezinu nekādu īsti citu veidu, kā to var izdarīt. Tā kā izveidoju ieraduma kalendāru, kur viena no šīm lietām es tev parādīšu, kādas man ir. Bam. Vo. Tā. Kur viena no šīm lietām ir vienkārši meditācija. Manā gadījumā vēl ir žurnālēšana, trenēšanās, un pirms tam ir 5 piecelšanās un eat the frog, jeb grūtākā lieta no dienas. Un šo meditāciju tu vienkārši varēsi atķiksēt jebkurā brīdī, kad vienkārši ievilksi vienu apzinātu elpu. Vienkārši pamēģini tādas vienkārši. Tā kā pievērš uzmanību šai elpai, un tad tu varēsi atķiksēt viņu. Tev ļoti iesaku vienkārši izveidot šo kalendāru, kur tu katru dienu var atķiksēt. Tas ir labākais veids, kā es to izdarīju. Un es vasarā biju īstumā nogājis mazliet nostotājis, it kā tāpat katru dienu man bija tā rutīna, kad vakarā pirms pašas gulētiešanas meditēju, bet tas galīgi, man personīgi tas nedara. Es parasti no rīta daudz labāk var meditēt, biežāk šos ciklus veidot, un es tik nogurstu, protams, jā. Un tad es jūtu savā darbā, ka es vairs nevaru tik ļoti fokusēties. Man visu laiku novērst tās uzmanību visādās vietās, un es nevarēju strādāt, un tad es tāds, bļāviens, man ir tā kā jāsāk atpakaļ, jāsāk kaut ko darīt, un tad es atsāku atkal meditēt no rīta. Un tagad, kad atbraucu uz kojām, es izveidoju atkal ieraduma kalendāru, ko es biju tāds tīri sūdīgi, man gāja ar to, es tur neatķiksēju principā neko, un novērstos no tā ar visu kaut kādām nometnēm un kaut ko tam līdzīgi. Tā kā tagad, kad ir uzsākta skola, vai kaut vai, ja tev ir darbs vai kaut kas tam līdzīgs, vienkārši uzsāc, tā kā sāc kaut ko darīt, tev vajag šo punktu, kas visticamāk, cerams, ka tas ir šis video, kur tu vienkārši novirzies un uzsāc kaut ko jaunu, uzsāc to ceļu uz augšu, nevis turpini iet to autopilotu, kur tu tagad dzīvo. Un tas var būt tikai vienīgi tad, kad tu tagad reāli aizies, ielādēs Medito, un pat tagad vienkārši ievelc kopā ar mani 2 elpas. Tikai 2 elpas, un tā jau būs meditācija. Tas ir tik vienkārši. Tik vienkārši. Tagad jau šodien es varu atķiksēt. Bet es tev tiešām iesaku tagad aiziet, ielādēt to Medito aplikāciju un bum. Uzsāc. Es neskatot trenēšanos, šī ir tā kā augstākā lieta, kas tiešām palīdz. Tiešām palīdz mainīt tavu dzīvi, tāpēc, ka tā kā es tev stāstīju, tev viss mainās. Tad šodien es tev izpilnāju solis, izveido savu ieraduma kalendāru, ielāda Medito, vai tu vari, protams, savādāk arī meditēt, bet tā es to daru. Un, jā, ja tu vēlies, lai strādu kopā ar mani, es tev kočoju, 1-1 coaching zvans, tu var pieteikties pirmajā linka aprakstā, tā kā aizēj, es to vēlēs, bet tā aizēj varbūt pievienojas WhatsApp grupai, Discord serverim, Latviešu izaugsmes ciltī. Tur es arī katru svētdienu taisu šo grupas zvanu, tā kā noteikti aizēj, pačuko to. Bet tas ir viss pie šī video, tiekamies rīt, abonē kanālu, nospied to sarkano poziņu, ja tev vēl neesi to izdarījis, nospied to īši gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka šis viņam varētu noderēt, un nāc ar mani izšojamies caur atmosfērai.